Šajā video paskatīsimies par 3 veidiem, kā var digitalizēt, automatizēt tīpašo medicīnas iestādi, un tas viss ir par lielo digitalizēšanu. Viens, kas ir, ko var uzlabot, ko var pilnveidot pēc būtības, ka pacientiem var būt grūtības izprast, kas uz tā papīra ir rakstīts, kas tur tā informācija tur ir veikta, vēsturi, piezīmes, bet tas viss ir tāds uz papīra, katrs dara savādāk, katram ir savu pieeja. Otrs, kad šie dati tiek glabāti dažādos formātos, kaut kas varbūt ir digitāli, kaut kas joprojām ir papīrā, viss ir tāds jau sarežģīts, dažāds, haotisks bieži vien. Un, protams, bieži arī manuāls dokumentācijas process, tur atrast, rediģēt, pārlikt, iegrāmatot, kas aizņem laiku, aizņem pietiekoši daudz laika, un tas viss beigās akumulējās. Un tad, kā to var risināt, kā var digitalizēt, modernizēt, automatizēt, to var darīt arī ar doktora risinājumiem. Un, ja tas ir aktuāli, droši piesakieties un uzziniet vairāk, kā mēs varam ieviest šos digitālus risinājumus tieši arī jūsu iestādē.